Saskaitīšanas likumu izlašu skaita aprēķināšanai izmanto, lai aprēķinātu kopējo iespējamo iznākumu skaitu dažādās, savstarpēji izslēdzošās situācijās. Piemēram, ja jums ir jāizvēlas starp vairākiem atšķirīgiem notikumiem vai izvēlēm, kas nevar notikt vienlaicīgi, šis likums ļauj aprēķināt visu šo izvēļu kopējo skaitu. Apskatīsim piemēru, kur tas tiek pielietots. Iedomāsimies, ka esi visai izvēlīgs ēdiena ziņā, un tev ir iespēja apmeklēt restorānu ar piedāvājumu vakariņām vienu no 3 gaļas ēdieniem un 3 veģetārijiem ēdieniem. Saskaitīšanas likums palīdz aprēķināt kopējo vakariņās piedāvāto ēdienu skaitu, saskaitot gaļas un veģetāro ēdienu skaitu. 3 plus 3 ir 6, tātad šajā restorānā pastāv 6 dažādu vakariņu iespējas. Apskatīsim vēl vienu piemēru. Sporta zālē ir 2 grozi ar bumbām, vienā ir basketbola, futbola un volejbola bumba, bet otrā – regbija, pildbumba, basketbola un volejbola bumba. Saskaitīšanas likums ļauj aprēķināt kopējo unikālo bumbu skaitu abos grozos. Šajā gadījumā, lai gan kopējais bumbu skaits ir 7, unikālo bumbu skaits ir mazāks, jo dažas bumbas atkārtojas. Tāpēc, saskaitot unikālos lielumus, mēs iegūstam 5 izvēļu iespējas, un tā noteikti ir noderīga informācija plānojot sporta stundas saturu. Šie ir vienkārši piemēri, kas parāda matemātikas universālo piemērojamību, kā daudzas, it kā ar matemātiku nesaistītas jomas var raksturot vai izteikt matemātiski un uzskatām padarīt tās savstarpēji objektīvi salīdzināmas, konstatējot to personīgo vai komerciālo pievilcību. Vispārinot saskaitīšanas likumu izlašu skaita aprēķināšanai varam teikt, ka ja ir 2 kopas, kur vienā ir A dažādi elementi, bet otrajā B dažādi elementi. Ja no pirmās kopas kādu elementu var izvēlēties A veidos, bet no otrās B veidos, tad izvēlēties vienu elementu no abām kopām var A plus B veidos. Šo sauc par kombinatorikas saskaitīšanas likumu, to izmanto arī tad, ja viens elements jāizvēlas arī no 3, 4 vai vairāk kopām.